Re! Viss ēters ir te! Ilgi gaidīts, daudz kritizēts un šogad sagaidīts, bet vai visiem pieņemams? Ir pašvaldības, no kurām pret pedagogu jauno atalgojumu modeli ir izskanējuši iebildumi un šķiet viskaļāk no Rīgas, kas apņēmusies jaunieviesto modeli pat apstrīdēt Satversmes tiesā. Tā kā jau pēc nepilnas nedēļas būs 1. septembris, uz studiju šorīt aicinājām Rīgas vicemēru Andru Ameriku, lai izvaicātu gan par Rīgas skolu gatavību jaunajam mācību gadam, gan Rīgas brīvostas konfliktu ar valsts kontroli un Krievsalas projektu virzību. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Amerikungs! Vakar Rīgas skolas domas komiteja ir atbalstījusi pedagogu, tā skaitā arī pirmsskolas pedagogu minimālās mēneša atalgojuma likmes palielināšanu līdz 680 eiro. Tātad Rīga, es secinu, ir pārliecināta, ka tai būs vajadzīgie līdzekļi, lai visu atalgojumu pieaugumu nodrošinātu. Jā, Rīgai būs šie vajadzīgie līdzekļi, tas nebūtu viegli to visu atrast, un es domāju, ka šī pedagogu reforma, jeb alga reforma, ir tikai skaitļu manipulācija, tāpēc nākamā otrdiena mēs arī iesniegsim ar domas lēmumu, tātad iesniegsim Satversmes tiesā prasījumu par to, ka tā ir diskriminējoša pret daļu no pedagogiem, kas strādā Rīgā, jo šī ministra kabineta apstiprinātie un izglītības ministrijas tātad ierosinātie grozījumi būtībā paredz to, ka dažādās pašvaldībās strādājošie pedagogi varētu saņemt atšķirīgu atalgojumu. Un tas, mūsuprāt, arī attiecīgi par to, ka šis koeficients, piemēram, visā Latvijā, Daugavpilī, Liepājā vai Ipiķos, ir 15,5 skolēnu uz vienu slodzi. Tad Rīgā viņš ir 16,5, un to izglītības ministrija sākotnēji pamatoja, kad uz kvadrātkilometru, jeb, teiksim, skolēnu skaitu uz 1 kvadrātkilometru, Rīgā tas esot 200, citur mazāk, neiztur kritiku, jo arī citās pašvaldībās ir līdzīgs skaits. Tad tika minēts, ka Rīgā ir par daudz skolu un attiecīgi šīs klases nav pilnas. Es gribu atgādināt arī valdībai par to, ka ļoti daudzās skolās šodien ir bērni ar īpašām vajadzībām un šīs klases nebūtu nav pilnas, tāpēc, ka tur nevarētu būt vairāk skolēnu, bet tāpēc, ka skolēniem ir īpašas vajadzības. Un vēl es gribu teikt to, ka tas lielā mērā šobrīd rada problēmas tām skolām, piemēram, Rīgas apkaimēs, kā Bolderā, Iļģu ciems, kur ir, teiksim, tikai viena latviešu skola, un attiecīgi, lai noturētu šo līmeni bērnu skaitu un skolotāju skaitu, tātad mums ir noteikti jāsaka, ka skolotāji būs diskriminēti pie šādas te pieejas, un es domāju, ka tas ir ciniski. No Šadūras kunga puses vēl teikt, ka nākošais gadi ir pašvaldību vēlēšanas un gan jau pašvaldības tad atradīs to naudu. Es teiktu, ka tik ciniska valdība nekad nav bijusi pret pedagogiem. Nu, ciniskas nereti ir bijušas arī pašvaldības dažādos jautājumos, bet tātad vēlreiz precizējot, nākamā otrdiena Rīgas doma vēršas Satversmes tiesā ar prasību apstrīdot. Apstrīdot šo valdības pieņēmumu. Bet tikai Rīga, vai jums ir kaut kādi sabiedrotie šajā pieteikuma veidošanā tiesai? Nu, mums ir pirmkārt pēc Latvijas likumdošanas jāpieņem šī kārtība, kādā mēs iesniegsim Satversmes tiesā kā Rīgas pašvaldība par šo diskriminējošo attieksmi pret skolotāju samaksu. No paši kā Rīga, tātad var sakot. Un attiecīgi es varu teikt tikai to, ka tas, ko mēs arī, un ko jūs minējāt, ko mēs pieņēmām Rīgā un ko izglītības komiteja akceptēja, jā, bērndārs pedagogiem tātad būs šī likme 680 Rīgā, bet mums ir jārēķinās ar to, ka tā ir skaitļu manipulācija, jo pieņemot šo reformu, tātad palielināja jau valdības stundu skaitu no skolotājiem no 21 stundas uz 30, bērndārs pedagogiem no 34 uz 40. Būtībā tātad tas tie 680 pēc fakta ir tikai pēc šo stundu skaitu manipulācijas. Ir tikai 14 eiro pielikums. Jūsu viedoklis skaidrs. Mums viedoklis šonedēļ studijā pauda arī izglītības un zinātnes ministra Kārlis Šadurs, kas šobrīd paklausīsimies. Es biju pilnīgi izbrīnīts, ka izrādās Rīgā skolotājiem alga samazināsies Ušakova kunga prātu. Nu, ja summārā meditācija Rīgai nākamgad pieaug par 2,8 miljoni, tad ir jābūt ļoti sliktam saimniekam, lai ar šādu pieaugumu tomēr samazinātos algas. 2,8 miljoni. Jā, 2,8 miljonus papīra. Tā pašā laikā mēs pajautāsim šodien nevis Šadūras kungam, bet attiecīgo ģimnāziju, pat labāko, lielāko skolu vai arī, kā es minēju, mazāko skolu direktoriem, kā mainās viņu, teiksim, skolotāju alga.
tad tā mainīsies, viņi samazinās no 50 eiro, 100 eiro. Ir trešā ģimnāzijā Priekuļkungs saka, ka tas samazināsies par 200 eiro. Par 200 eiro mazāk, kuri skolotājs saņems mazāk par 200 eiro? Matemātikas skolotāji, fizikas skolotāji. Tas ir ar likmes apjomu pārdefinēšanas? Tā ir šī matemātiskā manipulācija ar stundu skaitu, jo šo skolotāju likmi maksā nevis par 21 stundu, bet par 30 stundām. Līdz ar to viņam ir jāsamazina vai nu skolotāji, vai arī jāsamazina to pilno likmu skaits. Kādā virtualitātē tad pazūd šie 2,8 miljoni? 2,8 miljoni šodien ir saistīti ar to dotāciju tām skolām, kur nav pilnas klases, kur, piemēram, ir bērni ar īpašām vajadzībām. Cik daudz mums ir šāda skola? Teiksim, šādas skolas ir kaut kur 4. daļa, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Tehniski, ņemot vērā visas Rīgas skolas un jaunā mācību gada sākuma, cik gatavas šogad ir Rīgas skolas gada sākumā, lai nebūtu tā kā pagājušajā gadā mēs dzirdējām? Rīgas skolas ir gatavas. Visas skolas būs gatavas 1. septembrī. Viņas būs atbilstoši arī mūsu 80 skolās un bērndārzos bija remonta darbi. Viņas visus 1. septembrī būs gatavas. Tas lielākais izaicinājums būs attiecīgi ar to lēmumu, ka līdz 9. klasē skolēni ēdīs pa brīvu. Un tātad vairākās skolās šīs ēdama zāles nav tik lielas, teiksim, tā loģistika, jeb tā kārtība, kādā veidā to starpbrīžu sakārtot, lai bērni līdz 9. klasē saņemtu šīs brīvpusdienas, par ko mēs arī pieņēmām lēmumu šogad. Cik tas izmaksās pilsētas budžetam? Pilsētas budžetam tas papildus kopā izmaksās nepilnīgi 7 miljonus eiro gadā, bet mēs ar to rēķinamies, un es domāju, ka vēl vairāk mēs pat pieņēmām lēmumu, kad trūcīgo un masturīgo ģimeņu bērni līdz 12. klasē saņem šīs brīvpusdienas. Tātad es domāju, ka tas ir vēl viens liels atbalsts tām ģimenēm, kas šodien Rīgā dzīvo un strādā. Vai ir kādas skolas, kuras ir skārušas pārmaiņas? Es domāju, restruktūrizācija, apvienošana, pievienošana, pārkārtošana, slēgšana varbūt arī. Jā, ir vairākas skolas, kur šis process arī notiek, un es gribu teikt, ka šogad 1. septembrī, piemēram, Austrumu vidusskola, kas agrāk bija tātad Viļāna ielā, ko mēs zinām kā 32. vidusskola, tātad, kurai pievienoja 24. skolu. Tātad ir vairāk skolu apvienošanas, un es teiktu, ka pie tā, teiksim, ieguldījumi, kas šobrīd ir, Draudziņas skolā mums tātad ir liela remonta darbi, arī kur mēs plānojam bērnus pievienot no citām skolām. Es teiktu, humanitārā vidusskolā 2. korpus pilnā mērā tiek noslēgts uz Krišāna Barona ielas. Es teiktu, ka daudz skolas ir iegūšas jaunu veidolu. Cik skolēni sāks mācības 1. klasē un cik 10. klasē? Kopumā Rīgas saimniecība ir tāda, ka mums ir Rīgā mācās, ja teiksim, es precīzi līdz vienam skolēnam nepateikšu, bet tātad nepilni 60, vairāk kā 68 000 skolēnu. Un, kurās klasēs vai kopumā jūs kopumā 68 000 skolēnu, un attiecīgi pagājušo gadu mums bija par 400 skolēniem vairāk pirmās klasēs, tas ir, ja mēs rēķinam 20 klašu grupas, tad šogad, ja mēs šobrīd pieteikumi ir, ja mēs jau skaidri redzēsim 1. septembrī, tad šis skaitlis atkal pieaugs no 200 līdz 300 bērniem pirmās klasēs, un 10. klasēs tas būs vēl pa kādiem arī līdz 200 skolēniem vairāk. Rīgā skolēnu skaits pieaug. Par mācību spēkiem, kuru priekšmetu pedagogu visvairāk trūkst? Jums ir tāda apkopojuma? Ir apkopojumi matemātika, informātika, tās profesijas, kuras varbūt ir konkurētspējīgas arī tirgu, un attiecīgi var saņemt lielāku atalgojumu. Katra skola, bez šaubām, fizikas skolotāji, tātad ir jautājumi par varbūt atsevišķām skolām, kur skolotājiem ir jāapvieno dažādu priekšmetu pasniegšanu, kur ir skolas, kur ir 400-450 bērni. Vēl viens temats, par ko mēs gribētu ar jums runāt, par konfliktu ar Rīgas brīvostu valsts kontrolē. Es domāju, tādā ziņā vakar mums valsts kontrolē Elīte Krūmiņa bija ciemos un runājām arī par to, ka pirms vairākiem gadiem jau izskanējušas bija šīs lielās summas, kas izlietotas nelikumīgi vai neliederīgi. Jūs pats paskatījos interesanti Twitterī, pirms 3 gadiem rakstījāt, ka valsts kontrole kā Ļeļins 17. gadā vadās pēc revolucionārās sirdsapziņas pie sienas tika nošaut. Tā kā laiks ir pagājis, nošauts vēl dzīve esam. Dzīve ir, jā, visi neviens nošauts nav, bet revolūcija arī īsti nenotiek. Ir runa par to, ka mums arī prasīja, lai mums sakām, ka Rīgas brīvosti cietusi no šīm, kā valsts kontrole uzskatīja saskaitītajām summām.
Par tām ciešanām mēs tā viegli nevaram, arī mums ir jāpaprasa atzinums, pa cik mēs esam cietuši. Un mēs atļāvāmies to darīt ar starptautiskas auditoru kompānijas Deloitte palīdzību, lai viņi saskaitītu, jo mums īsti Krūmiņas kundas tai matemātikai arī negribējās piekrist. Un starptautiska auditoru kompānija ļoti nopietni skaitīja un saskaitīja to ciešanu apjomu, un ciešana apjoms iznāca 4000 eiro, kurus attiecīgā amatpersona šajā gadījumā ostas pārvaldnieku vietnieks Pečaka kungs arī brīvprātīgi iemaksāja atpakaļ tātad brīvostas kasē. Tad jūsu ciešanas ir pa nulēm? Tātad mūsu ciešanas šobrīd ir pa nulēm. Tas ir atbilstoši tātad kompānijas Deloitte auditam? Jā, atbilstoši kompānija Deloitte arī analizēja visus šos te argumentus. Tātad es domāju, ka reizēm tā emocionālā runāšana, kas notiek publiskajā telpā, vai nu ir saistīta ar kādu vēlmu atkal pārvēlēties amatā, vai arī kādu citādu iemeslu pēc, lai radītu, varbūt papildus ažiotāžu. Bet tad, kad atnāk tiešām starptautiskas kompānijas, sarēķina to, tad tās ciešanas ir stipri piezemētākas. Leonīds Loginovs, brīvostas pārvaldnieks, publiski izteicies skarbus pārmetums veltījis valsts kontrolē, ka kontroles šīs komunikācijas dēļ esot samazinājies kravu apjoms. Es arī domāju, ka Loginov kungs reizēm emocionāli izsakās. Viņam ir tāds rakstura īpašība. Es teiktu, ka vairāk kravas ietekmē ģeopolitiku un attiecīgi varbūt tirgus situāciju. Es negribētu nonākt līdz tam stāvoklim, kad Krūmiņas kundze ietekmētu kravu apgrozījumu Rīgas ostā. Tā kā par to, lai atbild pats Loginovs savu viedokli paužot. Savukārt, ja mēs runājam par tiem argumentiem, kas jums lika vai nelika pieteikt sevi kā cietušos, tad Deloitte atzinums ar to būs pietiekami. Tādā ziņā, ka šī lieta jau ir tiesai nodota. Nē, vairāk jau arī šobrīd nav. Mēs ne jau runa par to cietušo, ir runa arī par tiem reāli radītiem zaudējumiem. Ja? Un šī gadījumā tātad ir skaidrs viens. Tiesa lems, un šobrīd tā lieta tiešām ir tiesā. Un to, ko saka šobrīd speciālisti, kuri strādā daudzās Eiropas valstīs, tā ir viena no 4 lielākajām auditoru kompānijām. Ka šobrīd Krūmiņas kundas kalkulators nav īsti nostrādājis, vai baterijas bija nosēdušas. Bet ja tiesas lēmums tomēr nebūs vienāds ar Deloitte secinājumiem? Es nevaru šodien runāt ne tiesas vārdā. Mēs varējām tikai pajautāt ar augstu reputāciju esošai kompānijai, vai tie aprēķini ir atbilstoši, jo arī pieteikties par cietušo tad, ja mēs tādi neesam, arī par to mums ir jāatbild, tad mēs būtu melojuši. Kā īsti ir ar to, vai Pečaka kungs un attiecīgi Loginov kungs amatus varētu vai nevarētu zaudēt? Jūs pats bijāt sacījis mūsu raidījumam pērn rudeni, ka krimināla vajāšanas gadījumā tas tā varētu notikt. Ja tiesa lems, kad viņi ir vainīgi un attiecīgi pieņem šādu lēmumu, skaidrs, ka viņiem šī amata būs jāzaudē. Kā tad īsti ir ar Krievu salas projektu īstenošanu? Tas ir vēl viens jautājums, par ko valdības līmenī, Saeimas līmenī tiek domāts, vai vilcināšanās dēļ joprojām nav novērsti šie riski, kas traucētu saņemt Eiropas Savienības finansējumu? Es teiktu, ka viss Eiropas Savienības finansējums ir saņemts. Viss šis projekts tajā procesā viss piestātnes ir izbūvēts, un jau otrais lielais ceļam krāns, jeb ogļu krāns jau ir pārcēlies no Daugavas labā krasta uz kreiso krastu. Tātad uzņēmēji sākuši pārcelt savu visu tehniku, un atbilstoši kārtībai viņiem tas jāizdara ir 2 gadu laikā. Tas nav tik viegli un ātri izdarāms. Tātad 1. janvārī 19. gadā ogles vairs šeit pie Rīgas centra krautas netiks. To es varu apsolīt. No 1. janvāra 2020. Jā, varbūt ātrāk, bet tas ir pēdējais brīdis. Vēl viena aktualitāte Saeimā pat labāk atrodas likuma grozījumi, kas paredz iespēju stiprināt valsts kontrolas pilnvaras. Pret to diezgan asi iebilst pašvaldības savienība, bet tas nozīmē arī Rīgas pašvaldība pret to iebilst. Ne tikai pašvaldības savienība, pret to iebilst arī daudz juristu un arī lielo pilsētu savienību. Jo mēs šodien gribam padarīt šo sistēmu tādu, ka tā kā jūs citējāt to manu citātu tos 3 gadus atpakaļ. Tātad, ja man ir revolucionāra pārliecība, ka tu esi vainīgs, tad attiecīgi es uzreiz arī rīkojos. Tātad ir atbilstoši argumenti un atbilstoši dienesti, kas arī, teiksim, vai apstiprina vai noliedz tavs aizdomas vai tavu viedokli. Līdz ar to, manuprāt, valsts kontrole šobrīd grib iet Ļeņina pēdās.
Jūs ļoti kritisks pret valsts kontroli, jāsaka. Diezgan tur tā, jā, 17. gads parādās diskursā regulāri. Mums laika ir ļoti maz, pavisam īsi gribētos mums vajadzētu, kā tad ir faktiskā situācija ar kravu pārvadājumiem un Rīgas ostas darbu, vai tur tie zaudējumi ir lieli? Es teiktu, ka Rīgas ostai šī prognoze, kas bija un ko mēs budžeta apstiprinājām, 10% kravu kritums jau decembrī, viņš tāds arī 7 mēneši 10,5%. Un pamatā tas ir ogles un attiecīgie naftas produkti, tā ir ģeopolitika. Šeit pat es neteiktu, ka ir kāda politiska lēmuma. Es teiktu, ka ostas darbs šodien rit pilnā apjomā un, piemēram, par daudziem segmentiem pat mēs varbūt pārsniegsim pagājušā gada rādītājs, izņemot vienu ogles. Tātad, ja mēs krāvām 14 miljonus, tad šogad varētu būt 10. Un tas ir tas, pa ko būtībā mums jārēķinās, ka to ietekmē jau pasaules tirgus. Rudenī 16+1 samits, Ķīnas augstākās amatpersonas arī būs šeit, vai Rīgas doma arī plānos slēgt kādas vienošanās ar Ķīnas pusi? Es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgi, un šeit ir jāsaka, ka premjeras ir ļoti aktīvi pats ar savu biroju, pie tā visa arī sācis strādāt, un mēs esam devuši savus priekšlikumus. Un es gribu teikt, ka šis samits ir ļoti liels izaicinājums visai valdībai, jo ja Latvija izmanto šo iespēju būt par vadošo valsti šādā samitā un pēc ķīniešu aizbraukšanas, mums nekas nepaliks pāri, ja nekādas investīcijas nebūs, tad es domāju, ka tā būs fiasko. Šodien ir piedāvāt vairāk projektu, kuros gan investēt, sākot no ziemeļu šķērsojumu, kurā mēs redzam arī Ķīnas finansējumu, līdz arī ostas projektiem. Es domāju, ka arī valdībai savu priekšlikumu ir. Tas ir ļoti liels izaicinājums valdībai. Neizmantot to, tā būtu ļoti slikta zīme. Paldies jums, Samari kungs, ka atnācāt šorīt uz sarunu. Es ceru tomēr, ka kaut kā ar valsts kontroli, piemēram... Mēs sadraudzēsimies. Varbūt pie viena galda, nevis pie sienas tomēr. Mēs jau nav jau tā. Mēs runājam par darbu. Ja, mazāk revolucionārā radikālisma būtu šajās sarunās par darbu. Mazāk emocionalitātes. Varbūt, jā.